Nu ko, laba diena, labs rīts, labs vakars. Atkal, kur jūs mūs un kad klausaties. Mums šodien fantastisks cilvēks. Vispār tas stāsts tāds, kad mēs jau ar taviem līdzīpašniekiem esam iepazinušies šovasar. Un tad es gāju, es Mairim teicu pāris dienas atpakaļ, es teicu, bļāviens, es lidoju projām, mums ir nepieciešams viens cilvēks. Un es gāju caur tam sarakstam, saku, reku Rudijs Kombuča. Un kaut kāda sakritība, es aizgāju tiešām uz Burzmu, un tu vienkārši pretī. Un es reiz, pirmais, ko es tev jautāju, Klau, vai mēs varam uztaisīt podcastu. Ja? Tā kā laipni lūgts ciemos pie mums. Čau, Edgars. Paldies, čau. Čau. Varbūt tu vari pāris vārdos iepazīstināt cilvēks, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, un tad mēs uzreiz jau tad. Jā, ļoti grūti parasti noformulēt cilvēkiem ar labu gadu stāžu, kas viņš īsti ir. Jā. Es varētu teikt, ka dzērienu eksperts un pēdējos 4 gadus esmu kopā ar Rudijs kā līdzīpašnieks, kā komandas daļa, kuri virza gan Latvijā, gan arī tālāk pasaulē šo produktu, gan mārketingā, gan pārdošanās. Gan garšās visā, ko jūs redzat, kas notiek ar Rudijs zīmolu. Jā. Viņš reāli izskatās fantastiski, vai ne? Kā varbūt mēs uzreiz pašā startā varam noteikt? Uz tastingu, vai ne? Varam, jā. Uzreiz pašā startā, tāpēc, ka... Labā ziņa ir, kā parasti mans partneris smējās, kad pirmkārt jābūt ir, lai izsās labi, un pēc tam arī jāgaršo. Jo ir produkti, kam tas iztrūkst. Viņi vai nu izskatās slikti un garšo labi, vai vēl kaut kas pietrūkst. Jā, priekā. Jā, man šī ir favorite. Es liekas, jau biju atzēries šo raspberries. Jā. Es īstenībā jau izlasīju uzreiz savus favoritus. Vēl tā feature, varbūt jūs pamanījāt, soft touch iepakojums. Ļoti daudz lielie zīmoli, viņi apdrukā jau esoši, kas nav slikti. Jā. Bet soft touch ir tāds, es neteiktu kaut kas pilnīgi jauns, pasaulē sen jau, bet ļoti daudz mīl aptaustīt viņu un sajust un teikt, ka viņš ir tā kā Apple produkts daļai. Jā, bet viņš tāda dārga sajūta tajā visā, kas arī ir, tas, protams, ir dārgāk arī mums kā ražotājiem, bet toties... Bet jūs arī reāli sēžat un esat, jums droši vien kaut kāda paraudziņa, jūs reāli apsēžaties un tad tur sēžat tastings, gan pārbaud kvalitāti, kaut kur skārdenīt, vai tā skārdenīt jau ļoti sen jau bija, vai viņi ir kādreiz mainīti? Viņi ir mainīti, agrāk bija otrais, jā. Bija tādas tā kā līdzīgi citiem zīmoliem, ne tikai kambučai, bet arī aliņiem, un citiem ir tāda paša tilpuma burciņas, tikai viņas ir buņģiņas, viņas ir tādas platākas un zemākas. Jā. Šitās ir stilīgākas. Ok. Klau, pirms mēs metamies iekšā kopējā Rudijs Kombuča stāstā, varbūt tās pārsvārdos tu minēji, ka tu pats esi dzērienu eksperts. Jā, ko tas iekļauj sevī? Tas iekļauj to, ka 20 gadus apmācu bārmeņus, sāku apmācīt bārmeņus, viesmīļus un daudz citus, kas mīl uzzināt kaut ko vairāk par dzērieniem. Mūsdienās pēdējos 5 gadus mēģinu to sludināt tā, ka principā cilvēku galda kultūra, cik kulturāls cilvēks ir, sastāv no zināšanām par ēdienu un dzērienu. Un, kas principā jānāk no mājām. Līdz ar to, ja mēs pirms tam to reklāmu, mārketingu veidojām no tā, ka bārmeņu skola, tur bārmeņiem, tad cilvēki arī, ja tad tu nestrādā bārā, tad man nevajag vai vēl kaut ko. Tad šobrīd, pilnīgi noteikti tevi pamati un ABC, vai tu lietos vai nē, bet tev ir jāpārzina, jo tā vēsture ir sākot no, 14. 15. gadsimta ļoti daudz par dažādiem dzērieniem. Un viņa nav varbūt jāpārzina kā enciklopēdija visa, bet ja tu vienkārši tev alkohols ir par iedzert un nav saprašanas arī citās lietās, kāpēc, no kurienes un kāpēc vispār tas tik maksā, tad principā tev dzērienu kultūras nav kā tādas. Un tad nākamais jautājums, ko tu iedod tālāk savām paudzēm, jo viņi jau vērā mājā, ko vecāki bauda uz svētkiem. Vai tu svētkus sagaidi ar lēdz dzirkstošo? Vai, kā ir teiciens dažām tautām, kā sagaidīs, tā pavadīs. Un ja tu sagaidi ar kaut ko tādu, teiksim, ja tev naudiņa atļauj, bet tu sagaidi tāpatās ar tādām prastām lietām, tāpēc, ka tev tā dzērienu kultūra ir švaka, tad nekas tur tālāk tāds jauks arī nevar būt. Kas ir tāds lielākās, pasaka kaut kāds lielākos mītus vai stereotipus par dzērieniem? Vienu tu pateici ar lēdz dzirkstošo, bet kas ir tāds standarts? Lielākais stereotips ir visi atnāk uz kursiem un pirmās 2 nodarbības saik prasa, kas ir tava mīļākā garša, kas ir tava, arī par Rudijs, kas ir tavs mīļākais kokteils, mīļākais. Un tas, ko mēs cilvēkiem mēģinām mācīt, kad
come on, pārstājiet, nav mīļāko. Tev ir tik daudz faktori, kas maina. Ar kādu ēdienu, kad, kas, vienu dienu es gribu baliņu, vienu dienu gaišo, vienu dienu tumšo. Citu dienu es gribu, nezinu, Kubā pagulēt pie, to es gribu katru dienu. Jā, es domāju, ka jūs arī pagulēt ar kaut kādu pinu kolādu, ja? Vai, piemēram, kaut kādā Austrālijas ielējā padzert austrāļu kaut kādu seviņonu vīnu, ja? Tas ir baigi, viss atkarīgs līdz ar to aiziet. Un tad es arī mēģinu, man patīk tādi forši salīdzinājumi. Kas ir labākais darbs, ja? Vai arī, kad dāmas man prasa par mīļāko kokteili, es saku, kas ir labāks, blondīns vai brudens? Varat man atbildēt šo pretjautājumu? Es ticu, ka katrs personiski var atbildēt, ja? Bet katram jau tā ir kaut kāda personiskā pieredze. Un arī gaumas jautājums, bet nevis sliktas vai labas gaumas, bet ņemot vērā, ka mums jau te trim ir acu krāsa, matu krāsa dažāda, tad principā jau mēs esam dažādi. Līdz ar to, kā tu vari viennozīmīgi mūsdienās pie tās produktu pārbagātības visā, pateikt, ka, hei, šitā ir pati labākā. Jā, un tā būtu pareizi. Jā, un jums es iesaku tikai tā. Jā. Es īstenībā, garlaicīgi. Tas, ko tu tagad arī stāsti, tas, ko tu mini par to visu, es arī īstenībā ļoti esmu tajā iedzinājies, varbūt tas ne tik ļoti kā tu. Bet es uzreiz saskatu tas, ko tu saki, ka katrā vidē mums ir kaut kāds savādāks vaibiņš. Aizbraucam uz to pašu Itāliju, kad tu pilnīgi gribās to vīnu pabaudīt un visu to kultūru un visu to pārējo. Atbrauc uz Latviju, varbūt tās kādam Latvijā ar alu asociējas, kādam Čehijā ar alu, gan tā vide, vai tu pie jūras mājās vai svētkos. Bet es pēdējā laikā īstenībā sāku pievērst tam uzmanību, un arī tas standarts, ko cilvēki parasti saka, jā, tur dārgs vīns, un tad labs vīns. Nē, vīnam nav jābūt dārgam, tā kā dzērienam nav jābūt dārgam. Dzērienam jābūt tādam, kurš ir piemērots tev, kurš tev garšo konkrētajā mirklī vai situācijā. Jā. Cena pilnīgi noteikti nav faktors. Jā, pilnībā. Jā. Cena ir, es teiktu, vairāk ekskluzivitāte. Jo, piemēram, kaut kāds Porsche, kas maksā šobrīd, pieņemsim, 1,5 miljonu. Pieņemsim, ir, nezinu, mēģināsim to podkāstā dabūt kaut kāds autofans, jūs teicāt, lielāka reitinga, lai ir resība. Bet tā ideja ir tāda, ka par ekskluzivitāti tu citreiz maksā vairāk naudas, tāpēc, ka to lietu ir mazāk, bet tas nenozīmē, ka viņas ir labākas. Ja? Ar to Porsche iespējams, viņam varbūt pat nav stūres pastiprinātāji. Jo, viņš ir vecs un antīks. Resīvi, viņam tā cena ir uzkāpus ne jau tāpēc, ka viņš ir labāks. Tāpēc, kad retāk sastop, tas pats ar gleznām. Kā var, cits, kāds opis pateiks par šito 10 miljonu, jocīgi, es šito tāpat uzķēpāšu vai vēl kaut ko. Tā kā līdz ar to, un tas pats pa vīnu veikalā, ieejot, pa kādu cenu ir labs vīns? Jā. Man ir atbilde. Vienīgais, ko vajadzētu vismaz minimāli saprast, kad, pieņemam pa vīniem, ir akcijas alkoholam. Ja? Kaut ko pudele maksā, kaut ko maksā etiķete, un kaut ko maksā ceļš, nezinu, no Itālijas, Francijas, vai no kurienes viņš ir nācis. Kaut ko maksā. Un plus, pilnīgi noteikti kaut ko maksā arī veikala uzcinājums. Ja? Un tātad, ja tu redzi vīnu, es tagad baigi minu, bet, apmēram, lai to domu noķertu, 4,50. Jā, I got you, bro. Salikt visu to iekšā. Droši vien nav ceļojis no Itālijas. Viņš nav ceļojis no Itālijas. Ir jautājums vienkārši, kas tur ir iekšā. Un ne jau inde, neviens tur nenomirs, viss. Bet baigi runāt par kaut kādu estētisko tur garšu un tur buķeti un cilvēki tur ir strādājuši. Apšaubām. Es nedzeru dārgu vīnu. Man, piemēram, vismīļākais vīns ir Valpolicella no Ziemeļitālijas. Jā, bet tur arī ir 15 eiro. Jā. Reāli, 15 eiro. Nav nemaz tik dārgi. Tur vīns ir par 10 eiro. Nē, 15 eiro. Jā, un tad ir tās garšas, kas arī apnīk, piemēram, tai pašai Valpolicellai vai citām, teiksim, tas ir tāds labs startiņš, un tad tev tā garšas buķete prasa kaut ko vairāk, nevis dārgāk, bet dažādāk. Un parasti tas dažādākais gan sanāk vēl piecīts klāt, pēc tam maksā pa 20, pa 25, jā. Man tev jautājums, vienkārši tu pirms tam, mēs tagad aizgājām runāt, kaut vai par pašiem vīniem. Pirmais uzreiz, kad par vīniem runā, man uzreiz nāk prātā, tas, ka glāzes. Man liekas, ka katram cilvēkam vismaz ir jāsaprot, vai tā ir sarkana vīna glāze vai balta vīna glāze. Bet pirmais, ko tu pateici, behind the scenes, pirms filmēšanas, tu teici, ka Rudijs kombuča ir jādzer no skārdenes. Tā ir vislabāk. Kāpēc? Nevis vislabāk, redz, tas pats mēs aizējām kā labāk. Jā, bet, kad ķipa sākumā tu teici, ka nē, glāzīt nē, ka šī būs labāk. Es nekad nesaku arī glāzi nē vai jā, bet pirmkārt mēs sēžam, filmējamies, un kāpēc lai neredzētu foršu produktu. Otrkārt, es zinu, ka paldies Dievam mūsdienās ļoti reti, bet joprojām saka, ja jums būtu stiklā, tad jūs būtu premium.
Ja? Un visbiežāk tie cilvēki baigi nesako pasaules zaļās tādas green line lietām, uz kurien iet visi uzņēmumi, pārstrāde un viss pārējais. Stikls vispār nav vairs tā kā ne moderns, nekas, jo viņu ir grūtāk pārstrādāt. Pārvadājot arī uz vienas paletes, viņš sajiet mazāk. Tā kā viss ir pret stiklu, lai ražotu nevis tikai skārdenēs, bet domāt par citiem iepakojumu veidiem. Līdz ar to mēs tā kā vienmēr domājam uz priekšu, ja? Pēc kam stiklā? Es nesaku, ka tie, kas ražo stiklā, ka viss slikti. Bet, teiksim, mums ņemot vērā, mēs uzskatām sevi par jaunu uzņēmumu 5 gadi ar domu, tu radi for future, atvērt uzņēmumu uzreiz ar stiklu ar domu for future. Ir, protams, kaut kādi varbūt izņēmumi, tur vīns vai vēl kaut kas, kur, un tāpat tās tur kompānijas jau domā, kā var savādāk uztaisīt tās pudeles. Ja? Līdz ar to, starp citu, ļoti daudz pat brīnās, ka tetrapakās visiem priekšstats, ka vīns ir lēts sūds. Ja? Bet ir arī labi vīni tetrapakās. Ir labi vīni tetrapakās. Ja? Tas arī man pārsteidz. Un atgriežoties pie tām pašām glāzēm. Ja? Man ļoti patika par to ekspertu, ko es sevi nosaucu. Zin kā vecāki mēs paliekam, nemākam vairs, nevis nemākam, bet paliekam kautrīgāk un nestāstam tur pusstundu ievadu par sevīm, jo kaut kas jau ir paveikts. Protams, kad, lai kļūtu par dzērienu ekspertu, esmu strādājis uz vienu no lielākajām alkohola kompānijām pasaulē, Diageo, kur es esmu pabijis Francijā, Meksikā, Amerikā, Itālijā un daudzās citās valstīs dzērienu ražotnēs. Nevienu reizi. Tas darbs man iedeva komandējums, apmācības. Līdz ar to, protams, es profesionāli pārzinu tos dzērienus ne tikai no grāmatām, bet arī no apmācībām. Esmu redzējis, kā viņi tur ražojās. Un, protams, esmu atstrādājis daudz, kur mums arī ir bijuši komandējumi, kur mums ir prakses Londonā un daudz, kur mums klientiem jāprezentē izstādes un vispārējais. Tas ir 7 gadus manī šī kompānija ieguldīja, lai es tā kā uztrenētu savu skillu tajā. Ja? Man ir arī dažādi diplomi par to, tāpēc starptautiski. Tāpēc, tas ir kaut kas vairāk. Ja? Un atgriežoties pie glāzēm, principā gandrīz katram dzērienam mūsdienās var atrast pareizo glāzi. Jā, tā ir. Jā, es atgriežos pie vienkāršības. Ja? Man patika, kā vairāki eksperti pasaulē atzīti. Saka, viss labākais veids, kā baudīt, ir, kā tev pašam patīk. Jā. Jo, ja tev pēkšņi patīk, es nezinu, tas dzēriens tikai tā, un tas tev dod to sajūtu, ka viņš tev patīk, kāpēc nē? Yeah. Es par pieklājības normām un tādām ziņām. Yeah. Ja? Bet līdz ar to, protams, kad ja kādai dāmai patīk vīna glāzē, baudīt kambuču, aiziet. Kāpēc ir cilvēki, arī ūdeni dzer no vīna glāzes. Kāpēc nē? Lai galvenais ir tā sajūta. Gan jau, ka arī mēs to pašu rūdīs kombuču mēs paņem, piemēram, plasmas glāzē, 200 stikla glāzē, varbūt tās lielākā un vēl vīna glāzē. Viņš pilnīgi katrā garšos savādāk. Protams. Viņš garšos savādāk. Bet tikai tāpēc, ka tu redzi to. Nē, bet viņš arī garšo savādāk. Nē, ja es tev dodu blind tasting, neredzot, no kā tu garšo un nesajust. Tiešām? Jā, tu nevienmēr uzminēti. Jā. Tas viss ir, kas mums darās, kas arī ir labi. Redze, maņas un viss pārējais. Tas, ko tu sākumā arī teici, ka tev patīk tas soft touch, un tas, kā tas produkts izskatās, tev uzreiz ir pilnīgi citas expectācijas. Jā. Tāpēc jau arī tie Apple produkti ir tik krūti, ka tu viņus vienkārši tu viņus pakojot vaļā, tev jau ir, wow, tev patīk tā paciņa ritīgi. Un es esmu dzirdējis vairākus testus, kur cilvēkiem ir dot vienkārši vitamīni, mainot iepakojumus tikai, vai ne, un placebo efekts vienkārši. Viņam liekas, ka labāk strādā tikai tāpēc, ka tas viss krūtāk noformēts ir. Bet tieši tas pats produkts. Kā tas viss sākās? Kā tu reāli, tu teici, ka tev ir ritīgā pieredze, tu esi tas dzērienu eksperts. Kā tu kļūsi par dzērienu ekspertu vai kā tu vispār nokļūsi tajā visā industrijā? Jā, tas ir tad, kad tev vairāk kā 20 gadus atpakaļ apnika lieta cilvēkiem rubkolu. Un tu domā, Tu strādāji bārā, jā? Jā, bija tāds bārs Sarkans, ļoti populārs. Principā man joprojām meita brīnās, kāds zina tur to, ja? Tāpēc, kad uz to bāru vēl nāca tas pats Dons saplēstā džemperī ēst uz pāris putriņu, lai satiktu pārējo visu publiku, kas tur ir, Mārtiņš Freimans un visa bohēma, kas ir forši. Un kopš tiem laikiem tu viņus pazīst, visus šos cilvēkus, kas ir jauki, bet... Jā, apnika lieta rumkolu, sāku interesēties, aizbraucu pāris komandējumos uz dažādām zemēm, uzzināju dažādu informāciju. Mēs bijām pirmie, tad es uztaisīju savu bārmeņu skolu ar pāris biedriem, jo, kā saka, komandā vienmēr ir spēks, nevajag mēģināt visu vezumu vienam vest. Un saucās viņi, Bar Department agrāk,
Un tad mēs sākām braukt vieni no pirmajiem uz Berlīnu, kur ir pasaules izstāde, viena no lielākajām bāru industrijā, kas pirmā reize bija tāda, ka tu vienkārši atbrauc ar muti vaļā. Ja? Tur cilvēki vienkārši uz vietas spiež no palmu lapām kaut kādu sulu, jaucas kokteļos un vēl kaut ko, un tu atbrauc to un visu redzi, un tur putas uz kokteļiem. Tas, kas mūsdienās vairs nepārsteidz šeit, ja? Redzot daudzos, daudzos neredz, bet daudzos redz, jā. Bet tajos laikos tas bija, es atceros, ka mēs Facebookā sākām likt pirmās receptes un vēl kaut ko mums kaut kāda vietējā bārmī rakstīja, ko jau vēl piedāvāsiet uz kosmosu aizlidot. jā, tagad viss to taisa, jā. Tā kā, kad apmēram, ko jūs te jauciet galvas. Tie, kas vēl joprojām leito rumkolu, droši vien. Apmēram, jā. Un tad tas, lai tā īsāk, jā, neizplūst, jo 40 minūtēs ir jāieliek daudz, kas un galvenais jau ir par Rudijs kombuču, bet jā, paralēli kaut kā ir sanācis, lai gan es esmu profesionāls dzērienu eksperts tieši par alkoholiskiem dzērieniem ļoti daudz, bet savulaik es biju tas, kas ar kolēģiem ieveda Fentimens limonādes Baltijā. Ja? Tā skola mūs iemācīja ļoti daudz tirgot dārgi, labu produktu. Ko tas nozīmē? Tad, kad mēs nācām ar Fentimens limonādēm pie mūsu kafejnīcas un restorāna īpašniekiem, viņi teica, ka viņi ieraudzīja iepirkuma cenu, viņi tādi, jūs ko? Viss kārtībā, jo ierasts ir pirkt 3 reizes lētāk visu. Jā. Tu viņam saki, bet garš, sastāvs. Viņš saka, es saprotu, bet es neko nenopelnīšu. Jā. Un tas iedeva ļoti labu skolu, tāpēc, ka Rudijs cena arī nav lēta. Jā. Un līdz ar to tas ir iemācījis savādāk par to runāt, par pievienoto vērtību. Un tas pats arī ar dzērieniem alkoholiskiem, ar kuriem es biju zīmola vēstnesis, ja? Rums Zakapa, Tenkrei džins un Bullet Bourbons, kas ir produkti, kas ir vieni no dārgākajiem tirgu, un tur, ja tu nepastāstīsi par pievienoto vērtību, tas ir 2 reizes dārgāk. Paņem to un to, tas ir tikpat garšīgs. Ja? Jo, ja tikai vērtē garšu, ja? Nevis to ielikto cilvēku darba spēku. Ja? Līdz ar to vienmēr ir cenā kaut kas vairāk ielikts nekā tikai, ne tikai pats sastāvs un viss. Es, pieņemsim tagad pēdējos 2-3 gadus, tā kā pa vasarām, paldies Dievam, ka man ir tāda iespēja bijusi. Krišs, man labs čoms, Bau īpašnieks. Viņš man ļauj 2-3 reizes gadā aiziet izšaut gaisu. Es visu laiku sēžu pie datora 14 stundas dienā, un tagad man ir beidzot iespēja izšaut gaisu. Un es aizēju uz tiem festivāliem kaut kur, un es tirgojos, un mēs vienmēr tirgojam Rudijs kombuču. Un mums ir 2 veidi. Mums ir bezalkoholiskā, mums ir alkoholiskā kombuča. Bet kas ir interesanti, vienkārši cilvēki nāk klāt un prasa, hei, vai jums ir kombuča? Nevis viņi tur prasa par kaut kādām garšām, viņi jau kaut kā vienkārši jau meklējās. Viņi jau tāda, hei, jums ir tā kombuča, vai ne? Un tātad pirmais, kas par cenu vispār es esmu pārdevis reāli, kas stāvēs un pārdevis Rudijs kombuču, un es varu teikt, ka nekad nav bijis jautājums tur, hei, kāpēc tik dārgi vai pa dārgi vai vēl kaut kas. Cilvēki vienkārši nāk, viņi meklē, viņi zina. Un man liekas, ka kas izveidosies laikam, jums būs kaut kas līdzīgs tā kā ar saltiņiem, ka bija tagad, kad ir visi sādi tur tie citi ļuļi, ko tur var iet un pīpēt, un cilvēki pēc tam tik un tā iet klāt un saka, hei, vai jums ir tie saltiņi? Viņš maz nedomā saltiņi. Jā, vai Statoils. Jā, vai Statoils, jā. Jā, Statoils sen jau nav, bet uz Statoil, jā. Jā, un visi, man liekas, arī, kad kombučas konkurence gan jau, ka viņi arī 100% parādīsies vēl lielāk. Man liekas, ka visi jūs būsiet tā kā OG šajā tirgu un visi pielīdzināsies jums. Jūs tā kā, jums nav tie Rudijs. Jums nav tās Rudijs kombučas, un te teiks, mums tur kaut kāda falšķīnas, kaut kāds ar prikols. Bet ziniet, kāpēc Rudijs, ja? Kāpēc saucās Rudijs? Kāpēc saucās? Reko aizmugurē logo. Taksīts Rudijs. Jā, tas ir Iegora un Darijas sunīts, kas joprojām pavecs, bet vēl ir dzīvs un skraida. Jā, taksīts Rudijs, un par godu par viņam ir saucās Rudijs. Jā. Tur arī aizmugurē buņģiņās var redzēt, ka mēs joprojām katrs 5 centus no pirkuma atbalstam suņu patversmes. Mēs viņus mainām, skatāmies, ar lielo karogu gandrīz pa priekšu neejam, ka tāpēc jāpērk. Bet tie suņi mīļi un daudz citu ir pamanījuši. Arī mums sadarbības daudzas, kā piemēram bija vasarā videoklips ar Dāvu Bertānu. Tas pats stāsts bija. Cik viņš nav mums paprasījis par šo video, vai cik mēs varēsim samaksāt Dāvim Bertānam. Un tad viņš teica, zin kā, es citreiz vēl vienkārši pa draugam nofilmējos ar uzņēmumiem, kuri atbalsta kaut kādu labdarību. Viņš saka, redzot, ka jūs to darat, tad, hei, sitam saujā un daram.
Es vispār, arī paturpinot par tiem festivāliem, es tā arī iepazinos, vispār ar Rudijs Kombuču. Mēs bijām Kuldīgā pilsētas svētkos, un Kuldīgas pilsētas svētkos iepazinos ar Darju, vīru. Taksīs gan nebija blakām, bet, reāli sākām tā kā, reāli sākām runāties. Man sieva atbrauca, vēl beigās sieva ar Darju, tur, man liekas, entās stundas vispār aizrunājās. Un mums izveidojusies tāda forša draudzība, un tad es aizlidoju uz Somiju, un es skatos jūs Somijā. Jā. Un pēc tam, vēl rēcīgākais, pēc tam iekāpu lidmašīnā, es lidoju no Somijas uz Latviju, un Air Baltica žurnālā, kas? Rudijs Kombuča. Un es tāds bildēju sūtu Darjai, kad, jūs vēl šeit, vai, varbūt tas man bija sarkanās mašīnas efekts vai kas, bet pēkšņi visur Rudijs Kombuča man rītīgi sapazināmies, sadraudzējāmies, ļoti iegaršojies. Mēs vēl toreiz kasti paņēmām, aizbraucām uz Somiju. Es aizbraucu ar kasti uz Somiju ar kombučām. Es aizēju uz veikalu un kombuču pretī. Jā, bet tur noteikti dārgāk. Tur, man liekas, veikalā kaut 5 eiro. Jā. Un tad es sadzeros to kombuču, iekāpu lidmašīnā, lidoju mājās, atkoju uz Latviju un atkal kombuču pretī. Un vai tas sarkanās mašīnas efekts, vai jums ir ļoti labs mārketings un jūs visur esat? Tas ir nākamais jautājums. Kā ir Rudijs Kombuča? Viņi pašlaik iet ārpus Latvijas. Pirms podkāstā arī skatījos, jums bija pat ar NL Nīderlandē. Jā, Somija. Kā 11 valsts šobrīd. 11. Jā. Ņemot vērā, ka kompānijai tikai 5 gadi. Tas doesn't make sense. Kā 5 gados? Mēs runājam par to, par to dzērienu kultūru, un par to, ka cilvēki īsti nesaprot viņu. Es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kāpēc man interesanti klausīties to, ko tu stāsti. Un es arī ļoti daudz nezinu vispār par kombuču kā tādu. Varbūt īsti par to. Jā, varbūt pastāst vienkārši. Un tad atgriezīsimies pie eksporta. Tu vienkārši tu arī varētu iepīt to ar eksportu, jo man liekas, ka to jau tik ātri nevar uzražot pareizi. Un kā jūs varat tādos apjomos un kā tas viss notiekās vispār? Tātad kombučas vēsture ir senāka par 1000 gadiem. Vispār. Nāk no Āzijas. Tā ir fermentētā tēja. Viņa var būt melna, zaļa. Principā, jebkura tēja, kura fermentējās, jo ir kaut kādas tējas, kuras var arī, piparmēra tēja, var mēģināt kaut kā uzfermentēt, gan jau, bet pagrūtāk. Jā, tātad fermentētā tēja, un kāpēc tad fermentē šo tēju? Jo fermentēšanas rūkšanas procesā rodās probiotiķi, prebiotiķi un dažādi veidi vitamīni, dabīgi. Un notiek 2 fermentācijas. Otrajā fermentācijā zem spiediena mums ir tādi smuki katli, tonīgi un 2-tonīgi, kur zem spiediena notiek otrā fermentācija un rodās arī šīs gāzītes, līdzīgi kā limonādē, bet atšķirīgi viņas tur dabīgi rodās, nevis mēs CO2 laižam klāt. Līdz ar to, kāpēc tas viss ir tik svarīgi? Tāpēc, ka, garšīgi, stilīgi, tas, protams, ir ļoti svarīgi jebkuram produktam, vai viņš ir dabīgs vai nedabīgs vai vēl kaut kas, bet, vēl viņš ir arī nepasterizēts. Ko tas nozīmē? Resīvi, ļoti daudz kombučas ražotāji arī Latvijā pasterizē savu kombuču. Nav nekāda likuma pasaulē, kas aizliedz vai neaizliedz pasterizēt, bet tā, lai zinātu vismaz pamatus, pasterizēt nozīmē dabūt, kāpēc to ražotāji dara ļoti garu termiņu. Un produktam nav nekāda riska, ka tur, kaut kas var uzrūkt, vēl kaut kas, vienkārši viss kārtībā. Bet es tad saucu pasterizētu kombuču vienkārši par limonādi, jo tur pazūd visas tās vērtības. Protams, ka viņi tur ir izdomājuši mārketingu, ka viņi taisno biotējas, vēl kaut ko, bet teorētiski, labi, tad tu dzer tāpat tās biotējas limonādi. Sieru izstrādājums. Līdz ar to tas ir jāpievērš mūsdienās ļoti uzmanību. Nē, tā pasterizētā kombuča viņa nav indīga. Galīgi nē. Vienkārši tad pazūd nedaudz jēga. Nē, to no viņas noteikti var padzerties garšīgi. Par to nav stāsts. Jā, bet pazūd viss tas prikals. Jā, bet pazūst. Un daudz cilvēku, lai bišķiņi izskaidrot, jo daudz, labi, prebiotiķi, ko viņš tur vēl sauc, C vitamīns, B vitamīns, piemēram, YouTube, ja ieraksta benefits from kombuča, tur var stundām ieslīgt. Ko, protams, nevajag, bet vismaz kādreiz pa 3 minūtēm noklausīties kaut kur lidojot, vēl kaut ko vajadzētu. Jo, principā, labi, tur var būt daži ārsti un pētījumi jau bišķi pārspīlē, kā jau visur, bet viņi nevis par konkrētu zīmolu, bet vienkārši ārsti, ka tur no vēža un viss pārējā ārstē. Bet pamatdoma ir, jūs mūsdienās dzirdējuši daudz runāt par zarnu traktu. Prebiotiķi un prebiotiķi viņu sakārto. Bet, protams, ka viņa nav brīnuma līdzeklis. Tas nozīmē, ja tu vispār tur slikti dari, nesako, ko tu ēd un nesporto, un tev ir visu laiku stress, tā nebūs, tu izdzers kombuču un viss. Jā, bet tas ir tas, kas redz influencer. Visu kaut ko tur taisa savus homemade kombučas, bet it will heal me. Tieši tā, bet to ir atzinuši visi biohakeri un viss, kad vērtīgāks par ūdeni.
Ne jau, ka ūdens nav jādzer, bet no spēks tur iekšā ir ļoti, jo savu laiku arī Steve's Jobs, Silikona ielajā, vienkārši visos savos ofisos ir sevišķi, kur ir jādomā no rīta ar galvu ritīgi, ar smadzenēm. Visiem kambuču un vispārējais, jo viņš jau visu tev savāc, un vispārējais. Kas notiek? Te mēs, protams, varētu ieilgt vēl stundu, bet nevajag šodien. Visos šajos ofisos aizliedz kafijas aparāts. Jā. Kafija pati pa sevi ir ļoti laba, melna. Bet pārsvarā kā viss no rīta kafiju dzer aparātā ar pienu. Cik daudz? Ir cilvēki, kas dzer pienu ar kafiju. Jā, lielākā daļa. Un tad viņi nāk pie jums uzņēmumā uz rīta sapulci ar to savu kapučīno un lati. Viņš viņu iedabūna sev iekšā. Viņi sāk tur, jo piens pārstrādājās lēnāk, grūtāk, un vēl ir rīts, cilvēks vēl knapi ir līdz darbam tikai atnācis. Un tu viņam saki, un tagad dodiet man ārā savas labākās idejas. Viņam smadzenes viss tur cīnās. Tas tāpat, ka jūs kaut ko pēdat, viņš pa daudz jums arī vienmēr tā sajūta, ka varētu tagad pačučēt, nevis kaut ko padarīt. Tas ir tas pats. Un līdz ar to tu nevari, tev tas mindsets, lai kā tur kāds priekšnieks neteikt, hei, šodien mums obligāti jāizdomā ir kaut kāda gada doma baigā. Nebūs. Un es atkal nesaku, ka arī kambučs nebūs, jo, ja cilvēks tur nav izgulējies un vispārējās tās lietas, nevajag cerēt, ka tur apēd tableti un nostrādās. Bet tas pilnīgi noteikti ir dzēriens, un viss tā industrija virzās uz ēdieniem un dzērieniem, kuros ir kaut kas vairāk nekā vienkārši sev piepildīt. Vispār liekas dažbrīd, ka ļoti dīvaini, ka pasauli tieši kāpēc pasaule netika nekad uzbūvēta no tās perspektīvas, kad viss ir organisks un mēs tagad pārējām kaut kādā ķīmijā? Liekas, ka mēs tagad jau esam tajā trešajā feizā un mēs tā kā ārstējamies tagad no ķīmiskiem ēdieniem un viss tagad dabiskais vai širāt, piemēram, labs kvalitatīvs dzēriens dārgs, kvalitatīvs ēdiens dārgs. Tā ir, ka mūs vēl kā ārā no tā visa. Un tad, kad, piemēram, skatāties, neiet runa par, piemēram, par finansiāliem skaitļiem, bet runa vispār par patērētājiem. Tas patēriņu daudzums taču arī visu laiku aug. Un cik ir kaut kāds procents, kas kaut kur var redzēt, vai kaut ko varbūt tu zini no galvas, cik daudz kombučas dzērāji parādās katru gadu? Parādās daudz un arvien vairāk, un tā līkne vispār visā Eiropā un pasaulē tur līdz 30 gadam vienkārši kosmiski uz augšu. Līdz ar to ļoti izdevīgs bizness, bet tas, kāpēc Rūdijs, piemēram, ir saņēmis ļoti daudz dažādas balvas pasaules līmeņa lielas, tāpēc, kad nav viegli nošpikot vai atkārtot fermentētu produktu, jo viņš fermentējās joprojām un mainās garš un vēl kaut kas. Un, ja tev iegaršojas, piemēram, šī vai šī, tu nākamreiz nopērkot gribi tieši tādu pašu, lai tev kāds mājražotājs tik vienkārši atkārto katru reizi to. Viņš ir skill. Mainīsies, nevis nedaudz, bet var daudz. Jo viņš ir dabīgs. Un tas ir tas skills, nevis vienreiz uzražot. Tas pats ar aliniekiem un daudziem citiem. Tu vari sākt mājā ražot alus sidru, un tev visbiežāk pirmā reizē sanāk vienkārši tev draugi saka, vecīt, tas ir tavs, tev jāmauc, un viņi aiziet, tu uztais visu, otrā reizē viss tāpat recepti, viss, pagaršo. Vispār negaršo. Sākumā viss tā pieklājīgi kaut ko pamainīja. Un iedomājies, un visbiežāk tas vēl viss ir jāizlai ārā. Un jāpazvan investoram, hei, klausies, mēs te 1 toniņu izlējām. Vajadzēs vēl naudiņu nesnāc. Un līdz ar to, no vienas puses nav arī nekāda raķeša zināt, no otras puses pamēģini atkārtot un dabūt visu laiku tādu tā kā gribās un vienā līmenī. Regulāri sanāk uztaisīt tādu pašu vai regulāri sanāk izliet ārā? Nē, izliet ārā praktiski, paldies Dievam, Jegors ar to nodarbojas ar raudzētiem produktiem visu savu dzīvi. Līdz ar to ir pieredze, līdz ar to nav tā gluži, it kā arī Jegor un Daris sākās dzīvoklī, bet tam visam, protams, aizmugurē parokot, nav tā, ka 2 mājsaimnieki vienu dienu vienkārši apsēdās, sāka raudzēt, un viņiem nebija nekāda skilla. Tas pats es pievienojos, atgriežoties pie eksporta. Kā jau es teicu, esmu strādājis uz nopietnām kompānijām, kur kaut kādas lietas jau esmu iemācījies. Tālāk viņas ir tikai jārealizē. Bet ko es noteikti varu pateikt, ka, protams, ka mums ir lieliska komanda, jo, lai cik tev garšīgs produkts, protams, ir vajadzīgs, bet pasaulē neviens nav tā, ka nekur neražo kambuču. Lietuvā šobrīd ir 11 jau oficiāli ražotāji ar rūpnīcām. Igaunijā ir kaut kādi 4-5, es nerunāju par mazajiem visiem, kas tur savām blakus bodītēm mājražotāji. Un visur kambuča bumo vispār, konkurence nereāli liela.
Jautājums ir vienkārši, cik garšīgi, kā izsās. Nu, tā kā ļoti daudz nianses un pats galvenais, kā pārdod. Un mārketings viss kopā. Nu, tāpēc nav tā, ka nezinu, visi tev gaida ar kambuču. Ja? Tā kā, nu. Jūs esat, tagad arī par to mārketingu pirms mēs ejam. Kāds tad ir? Varbūt tās to visu papildinot. Tad arī es saprotu, ka jūs esat visādos pasākumos. Tas ir viens. Jūs kaut kur vēlējāt, atrādāt, saka, Audi pasākums, vēl kaut kas varbūt tās. Bet kas ir tas main approach? Kā jūs tagad, viņi paņēma tev komandu, vai otrādi jūs kaut kā sapazināties, jums tā komanda izveidojas, un tu tagad apsēdi un saki, ok, tagad es šito nesīšu ārā tirgu. Ko tu darīji? Pirmkārt, es izmantoju visus kontaktus, ko es zināju. Tas palīdzēja ļoti daudz mums pirmajā gadā. Tad, protams, kā jau jebkuram, kaut kad tā kontakta grāmata beidzās. Ja, kā arī pārdevēji. Tu paņem pieredzējušu pārdevēju darbā ar pieredzi no kaut kurienes. Vienā brīdī viņam tā kontakta grāmata beidzās. Kas notiek tālāk? Tālāk vai nu viņš progresē un atrod jaunus, vai nu tu redzi, ka viņš pietēlo un apzvanā vēl viens tos pašus, kas viņam atteica. Jo viņam ir grūti, ne jau ar 2 kontaktiem iepazīties, bet viņam ir grūti ģenerēt pilnīgi jaunus daudz. Un tas ir jebkurā pārdošanā, kad man patīk ļoti socializēties. Es to visu mūžu esmu darījis, ņemot vērā arī bāra pieredzi un vispārējo. Līdz ar to man nav grūti, man patīk, un es meklēju veidus, kā iepazīt jaunus kontaktus. Bet tev ir jāsaprot mūsdienās, es domāju, ka daudz arī to mārketinga speciālisti zina, dažādas auditorijas. Tu nevari visu laiku čamoties un iet uz viena veida, dzērienu, ēdienu pasākumiem. Tāpēc mēs agrāk savu laiku arī visu laiku brīnījāmies, kad uz bārmeņu konkursiem nāk pārsvarā bārmeņi un labi, ja kāds bāra īpašnieks, bet nekad nenāk pavāri, vai vēl kaut kas, ja viņi nav pieaicināti tiesāt. Vai arī otrādāk. Pavāru konkursi, uz kuriem nāk tikai pavāri. Un te ņem cauri jebko, sporta industriju, mašīnu industriju, un tu viņam vienkārši ej cauri, piemēram, šodien fenomenāla lieta pedal. Esat dzirdējuši, kas ir pedal? Jā. Esmu 2 mēnešus tā iekšā visā pedal kustībā, kad mēs ar Rūdīs plānojam pedal turnīru taisīt sākumā Baltijā ar laiku un viss. Kāpēc šis interesē? Tāpēc, ka tur nāk cilvēki, es neteiktu miljonāri, bet pedals nav arī tā, kad maksā, pieņemsim, nav gluži tā kā abonements uz sporta zāli, samaksāja tur 40 eiro, un visu mēnesi trenējies. Tur tomēr par katru reizi kaut kas jāmaksā, vēl gribās kaut kādu treneru paņemt, vēl kaut ko, bet katrā ziņā, es teiktu, ka lētāks nekā tenis. Bet viņš ir arī tāds dinamisks, jautrāks, foršāks, viņš Somijā ļoti populārs. Ļoti populārs. Papētīju visā, kur es ielienu, protams, man papētīja līdz kaulam, kā saka, papētīt. Līdz ar to tagad varētu izklausīties, ka es mēģinu pārdot jums pedal biznesu, lai gan man vienkārši patīk uzspēlēt, tas arī ir viss. Bet idejiski, lai jūs saprastu, šobrīd ir 6 miljoni, nevis 6, 30 miljoni aktīvu pedal spēlētāju neprofesionāļi visā pasaulē. Un tad vēl ir profesionālās līgas un viss pārējais. Spānijā tas ir 20 gadi jau, super populārs, izdomāts tas ir vispār Meksikā. Un Somija, vispopulārākais viņš ir, protams, Spānijā. Tur visi, ja no Spānijas pedals, tad vispār ir kā dievi. Tad ir Argentīna, protams, Amerika, un tad iet Itālija, Skandināvija, veselīgs dzīvesveids, veselīgi dzērieni. Mēs esam izkonkurējuši, kas man prieks Latvijā, protams, gribētos pasaulē, bet soli pa solim. Red Bull nepērk vispār. Pedlos. Rudijs Kambučs vienkārši uz priekšu aiziet. Atbalstam, iedodam balviņas, turnīrus, cilvēki pagaršo un viss tā kā labs dzēriens. Tas ir ļoti fantastisks mārketings, vēl caur sportu, un vēl, kad viss ir tik daudz tavam ķermenim dod un viss to pārdod. Tas pats skate, snowboards, dažādas publikas auto, dažādi. Tagad jūs esat redzējuši to Liquid Death, tu droši vien zini, vai ne? Ka viņi vienkārši pilnīgi sagrozīja to industriju ar to, ka viņi uztaisīja tās buņas, kas izskatās pēc saules buņģām. Tur bija minerāla ūdens pareizi iekšā. Es pastāstīšu vēl vairāk. Ja man būtu kādreiz jāpasniedz kādā augstskolā kaut kāda lekcija par mārketingu, tas būtu case studies. Es izstāstīšu, kur... Tas kaut ko palēc. Es izstāstīšu jums feature. Ja tā aizdomājas, mēs šobrīd garšojam, tu tur mēģini novērtēt, kā tev tā garša, pēc tam tu atgaršos, un jūs tur sarunāsieties. Man tur vairāk tas ananās, mandarīns, vēl kaut ko.
cilvēki paņēma čalis. Viņš bija celebrity fotogrāfs. Līdz ar to, protams, ar mārketingu viņam bija vieglāk. Viņš saviem draugiem paprasīja, hei, uztaisam mārketingu, un viņi uztaisīja. Nu, vismaz pirmo. Ja? Bet idejiski viņš paņēma, izdomāja, kad pildam ūdeni buņģās. Nu, viņam pat nevajag savu fabriku. Tu vienkārši jebkuram lielam ražotājam Amerikā saka, hei, tu man vari sapildīt ūdeni buņģās? Viņš saka, jā, nav problēma, cik tev vajag. Tālāk viņi apsēžās pie galda, kā varētu nosaukties. Un viņi sāk pētīt to tirgu. Visā tur alpu ūdeņi, nu reiz ir viss tur ap alpiem, veselību un viss. Yeah. Kā lai viņš nosauc ūdeni? Moš liquid dead? Netipiski ūdenim vienkārši. Pilnīgi, jā, un tas pirmais, tagad jā, viņiem tur ir jau visādas tējas garšām un vēl viss kaut kas, bet pirmais bija negāzēts un gāzēts ūdens vienkārši buņģās pa $5-6. Jā. Un viss tā kā traki, vienkārši, jā. Un tur arī reklāmas, ja paskatās, vienkārši, nu, tāds arī Amerikas tirguma atbilstošs, dažas tādas melnas, un vēl viss kaut kas tur, piemēram, reklamēt ūdeni caur klizmu, jā. Tā kā, un vēl viss kaut ko, bet atbilstoši. Bet viņam arī tā buņģa izskatās pēc saules, un zin kā cilvēkiem parasti, nu, droši vien arī patīk tā asociācija, ka tu ķipa tas ir stilīgi, bet tas vēl ir veselīgi, kas tikai ir vēl vieniem no, jā, bet nu viss kopā tur arī sagrupēts ir, bet perfekts mārketinga piemērs, jo te galīgi neiet runa. Tur, tā kā es stāstu, Iegoram ir pieredze ar fermentētiem, tur garša balanss, rudīs un viss. Vienkārši ūdeni. Cita etiķeti un cita autori. Jā, tev pat nevajag ne savu ražot, neko vienkārši aiziet. Fantastiski. Un vēl pa dārgo. Jo teorētiski viņam būtu jāmaksā €2, jo tas ir ūdens. Jā. Un, nu, labi, tu teici, pirmajā gadā tev bija daudz kontakti, tad tu ej vienkārši, tu viņu mēģini virzīt tirgu, pārdot un arī uz eksportu. Jā, Kas ir tie kontakti? Nu, iedod kādu piemēru, varbūt tās tu reāli ej pie veikaliem, kā jūs realizējat? Kontakti, protams, bija kaut kādā bāra industrijā un bija zināms kaut kāds izstādes, bet tad tu sāc rakt internetā kaut kādas un bija pazīstami kaut kādi ražotāji, citu produktu sāk interesēties, uz kurien viņi brauc, uz kādām izstādēm, kas notiek, izanalizē labākās, nevis labākās, ejot prom no šī vārda, bet tādas lielākās ēdienu dzērienu izstādes pasaulē, un tu sāc uz viņām piedalīties. Mums, piemēram, pirmā izstāde Nuga, kurā mēs piedalījāmies, mums prasīja kaut kādu trešdaļu no mūsu apgrozījuma. Tas bija tāds, un viņi nemaz nebija tik dārga, kaut kāda 11,000 izmaksas, ja? Bet priekš mums tas, pašā sākumā bija tāds, saņemās. Jā, tas bija pateicoties, protams, mēs esam biznesa inkubatorā un ar atbalstiem vispārējā, bet tāpat tev sākumā ir jāieliek savu naudu, ja? Un tad pēc tam viņi dabūna daļēji apakaļ. Ja? Līdz ar to tas bija tāds, tā kā daļēji risks. Ja? Jā, mēs tur tikām pie izplatītāja Grieķijā, ja? Kas sāka ņemt, un mēs esam arī. Tā bija principā viena no pirmajām eksporta valstīm, tāda nopietna. Ja? Un, līdz ar to, jā, izstādes, dažādi kolēģi. Mums ir Henrijs, kas ir mūsu partneris un tirgo kambuču Nīderlandē. Ja, mums ir līdz pat dāmai Hongkongā. Mēs esam Hongkongā tīklā vienā. Dažādi piemēri. Cilvēki labā ziņā arī vai nu mēs atrodam, vai paši atrod. Ja. Sadarbības dažādas Spānijā mēs strādājam ļoti cītīgi. Es nemaz nezinu, cik viņam vārds tālu ir aiznesis. Jā, viņš nezina, un joprojām daudzi arī nezina, ka tas ir pagodas suļukam. Viņš vienkārši nemaz nezina, cik tālu viņa vārds ir aiznesis. Jā, tā kā sākums ir ļoti labs. Sākums, kā es saku, 5 gadi nav nekas. Ja tu pieeji Itālijā, piemēram, izstādē un pajautā kompānijai, cik sen jūs strādājat, viņi saka, mēs tāds jauns uzņēmums tikko ieskrējušies, ja, un tad tu aprunājies visus, pēc tam tu ej prom, un parasti viņiem ir tāda mode, ka viņi raksta, tā kā mājām tos gadu skaitļus. Jā, tas ANO tā kā. Jā, un tad tā pasies 40 gadi. Jā. Un tad tu atruni apakaļ un teici, mēs tāds jauns uzņēmums. Un tad tu saproti normālās valstīs, kā mēra. Jā, mums, man liekas, 40 gadu jau tur saka, kad mēs esam vecākie tirgu. Jā, tur 40 viņi tā, viena paudze, tikai ieskrējāmies. Jā. Tā kā, es, protams, nesaku, ka tā vajag, jo mums laiks ir bijis savādāks. Viss ar vienmēr smējos. Laikam, ja man 40 gadi vēl jāpagaida līdz kaut kādam sākumam, tad gribētos bišķi ātrāk, varbūt ne pēc gada, jā. Un pasaule, protams, kustās ātrāk, jā, bet ir pa ko padomāt, vai ne? Citreiz, kad mums arī tur saka, mums bieži raksta, un par ko arī liels prieks, un turpināt rakstīt, lai mēs atbalstam basketbola klubus un visu. Viņi domā, ka mēs esam super bagāti jau. Jā. Bet, come on, 5 gadi. Mēs varam padalīties šobrīd ar kādu kredītu apmaksu. jā, un, protams, mēs ar produktu atbalstam, cik mēs varam. Jā. Bet, protams, ka ir vēl kur kāpt, jo arī tās 11 valstis, jā, mēs viņā esam ar mazu kājiņu,
lai tā kā to tirgu iesildītu, bet tur vairāk nav peļņas, bet vairāk tāds, lai iemarketētu, iešūpotu tirgu. Daudz noēda arī loģistika, jo tu sūti ne jau konteineriem, bet tur paletīti, tur 2. Ja? Bet tā tas vienmēr sākās. Tad tu nevari savādāk. Jā. Jūs esat beigie mēlēči. Pirmkārt, gribu teikt, ka jūs esat beigie mēlēči. Paldies. Jūs tiešām esat beigie mēlēči. Un cik tas ir daudz, tās 11 valstis, un tagad Latvijā arī, un visur, cik vēl daudz jūs pa mēnesi ražojat? Kā tas izskatās? Aptuveni 50 tonnas mēnesī. Tas buņģiņās tad ir jāpaskaita, uz kalkulātoru var uzmest 0,33. Sanāk 60,000. Tonna ir 1000, tad 60-50,000 aptuveni tas ir tā kapacitāte. Un, mēs arī tikko pārbraucām uz jaunām ražošanas telpām, turpat Kuldīgā, bet citā vietā nedaudz modernākām, kas arī uzreiz tā nedaudz jostas lika pievilkt, jo tas viss, protams, kaut ko maksā, bet tu tā kā visu laiku centies domāt uz priekšu. Jo šādā pasaules biznesā tev ir ritīgi uz priekšu jādomā, jo savādāk tu ļoti daudz pazaudēsi. Ja tu ej kaut kādā Hongkongas vai kaut kādā tīklā, tev ir jāparedz, ka vienā brīdī tur var sākties. Šitā. Un, ja tu uzrakstīsi, hei, es nebiju gatavs, tad jautājums, ko tu vispār nāc? Sanāk, ka jūs mēģināt tikt tajā tirgu iekšā, jūs aizsūtat, un jūs esat gatavi, vai jūs vismaz cerat vai gaidat, ka jebkurā brīdī var reāli izšaut? Protams. Jo tas pats mēs Igaunijā un Lietuvā esam jau 2 gadus, bet nav vēl izšāvis. Jo tas Latvijā bišķi savādāk. Ar mīlestību no Kuldīgas, viss kaut kā strādā, tur kustās, bet tur nav tā, ka tu ej, rūdīst, tā kā vēl kaut ko, jo tur mēs esam lielveikalos arī, un viņš pamazām tirgojās, bet viņam galīgi tuvu nav tāda rādītāja, jo viņš ir jādomā veidi, influenceru sadarbības, viss pārējais, lai viņš tur kaut kā paliek stilīgs un kustās. Līdz ar to arī mēs tur šobrīd ķemējam cauri visādas bouldering zāles, kur bērni kāpelē, ziemā spā dodās, pērnu, tartu, tie paši pedli, visur mēģina ar MyFitness šobrīd iet sarunas, tu mēģini atrast izlikties tā, lai, tā kā tu teici, hops, ienāc kafejnīcā, kas svarīgi nākamais mārketingā ir, tādu pirmo šodien redzēju tur, tad tu gāji veikalā, atkal tev pretī rūdīs, un tad tu vēl atver žurnālu, un tur arī rūdīs. Jābūt ir pilnīgi, teiksim, atturīgam, lai, labi nopirkšu. Jā. Un, protams, mēs ik pa brīdim nevis paši, bet ar kādu sadarbības partneri Stockmann vai, piemēram, šobrīd Voltā, uztaisām tādas crazy akcijas. Tā kā, kas mums pašiem īstenībā nepatīk tā nocenot produktu, jo tas ir tā kā kaut cits veids bizness, bet ar cerību, ka par to naudu, tie neticīgie, kam visu laiku pa dārgu. Ka viņš beidzot vienreiz dzīvē saņemsies, nopirks vismaz pagaršot. Es ticu, ka viņam pēc tam, es ticu, ka pēc tam varbūt atkal viņam būs pa dārgu, bet vismaz viņš būs pagaršojis. Ja viņš būs 2 reizes pagaršojis, tad varbūt cerība, ka tomēr 3. reizi nopirks. It kā jau pēc būtības, ja tu vispār esi izdarījis, pirmā reize ir visdārgākā. Pēc tam iegūt klientu. Iegūt viņu pirmo reizi, tas jau ir visdārgāk. Pēc tam otro reizi tas jau ir bijis savādāk. Bet sanāk tā, ka Latvijā jūs esat savu vietiņu izkarojuši, jūs esat mūsu klausītāji arī un vispārējie cilvēki. Mēs varam praktiski jebkur aiziet, jebkurā veikalā var iegādāties. Nē. Mēs saglabājam sava veida ekskluzivitāti un arī, protams, kā jūs teicat, mūsu ražotne nav no gumijas. Tieši tā. Šobrīd mums ir svarīgi joprojām restorāni, bāri, kafejnīcas, lai tomēr ne katrā vietā var nopirkt lielveikalā. Tu minēji Stockmannī? Var Stockmannī, var Skajā, var Viršos, var Promo Cash and Carry. Gemos lielisks partners mūsu, kur Gemosā visi zina, var ļoti daudz labas foršas lietas sapirkt. Un arī Wonderlands mūsu kambučai. Mēs esam priecīgi par šo sadarbību. Visas lieliskās dāmas un arī kungi, kas mīl gatavot, brauc uz Gemosu pakaļ pannām, karšvielām, visam pārējām un paķer arī kādu rūdīs kambuču vienmēr līdzi. Kāda jums ir vīzija? Cik jūs tālu gribat iet un kas ir tas? Tu teici, kad mēģina tagad arī visos tajos tirgos iet un tā tālāk, un visu laiku ir tā kā uz priekšu pievilkt jostu, un ražotni, jūs visu laiku gribat augt. Kurš no komandas jums ir tas, kuram ir tas, vai mums jāiet uz širik, nevis uz širik? Jūs visi tā kā... Mēs viens otru pabakstam. Kas tev ļauj tā domāt, kad vienkārši
Vai arī no kurienes tev nāk tā domāšana, ka tu vienkārši gribi tev, mums vajag nedrīkst baidīties. Jā. Nē, mums kaut kā ir savākusies tā komanda tāda, ka pirmkārt visi māk darīt pilnīgi atšķirīgas lietas viens no otra padodas. Līdz ar to, manuprāt, tas ir viens no komandas atslēgām. Jo, ja visi māk kaut kādu vienu lietu darīt, tad vienā brīdī jautājums ir, kas darīs pārējās. Ja? Tā kā atrast tās. Un, protams, mūsu komandā tas svarīgākais ir, mēs visi varam kļūdīties, ja? Kaut ko nezināt, vēl kaut ko, bet trakākais ir nevēlēšanās uzzināt un vienaldzība. Tas ir tas, ko mēs vienmēr mēģinām, ja mēs atrodam kādu jaunu darbinieku vai vēl kaut ko, un ja mēs ilgtermiņā redzam, ka vienkārši cilvēks grib saņemt naudu, bet viņš tā kā nemēģina iedziļināties, ja? Jo nezināt, tas nav normāli. Bet jautājums pirmkārt mūsdienās var iegooglēt. Var paprasīt ChatGPT. Vismaz arī tur nav visas atbildes, bet tas vismaz ir sākums, piekrīt. Jo, ja tu par to neinteresējies un vēl kaut ko, tad tev neinteresē. Jūs komandas biedriem 100% jāzina vairāk nekā patērētājiem. Jā, pilnīgi noteikti. Niansēs, lai jūs vienmēr būtu gatavi pamācīt, pastāstīt un visu ko parādīt. Protams. Jā, vispār fantastiski, cik kopā jums ir garšiņas, jo arī tagad tu mūs esi pacienājis 1, 2, 3 un 4. Jā, vienkārši mums ir 2 izveidotas tā, kas ir tā galējā, un šī ir ar Ziemassvētku etiķetēm. Jā. Tās 2, jā. Jums arī Kuldīgā pilsētasvētkos bija, man liekas, speciāli Kuldīgai. Jā, tur bija speciāli Kuldīgai. Tas ir tas, ko mēs varam spēlēties, un mēs taisam arī dažādas private labels, kā Vīnkalniem, Oak burgeriem. Tur tu nopirkt buņģiņu, kur rakstīts aizmugurē Rūdīs Kambuča. Jo pēc likuma vajag uzrādīt ražotāju. Bet priekšpusē ir viņas kompānijas, tas pats Burgers. Ir vairāk sadarbības partneri, kuriem taisa private label. Mums arī ir ārzemēs. Mēs, piemēram, Grieķijai tiem partneriem taisam tieši pavisam savādāk. Tur viņi bišķi savādāk izsās, bet, protams, pēc garšas visi tāpatās zina, ka tas ir Rūdīs. Jā, mēs varam spēlēties. Mums ir arī izkrāsojamās kambučas etiķetes bērniem. Jā, to es redzēju. Tā kā līdz ar to garšas ir daudz, ik pa laikam kaut ko pamēģinām izņemt ārā, jo nedrīkst apaugt, pāraugt ar garšām. Tas viss ir stoks, jāglabā. Jā, garšas viss ir garšīgas, arī tās, ko izņemam. Vienkārši tu vienmēr skaties pēc pārdošanas rādītājiem, jo man, piemēram, vispār ritīgi salds arvien mazāk garšo, bet nevis cukurs, bet arī saldas garšas. Bet atkal daudz kur, ne tikai Latvijā, tad arī pašā Grieķijā vai vēl kaut kur garšo salds. Ja? Līdz ar to tu vairāk balsties pēc tām garšām, ko ielikt, ko izņemt, tas, kas cilvēkiem patīk. Šobrīd ir aptuveni bezalkoholiskās 9, ir 3 alkoholiskās, ko nozīmē alkoholiskās, un tā ir nākamā tēma. Dabīgs alkoholiskā sidrā, tad es minēju, ka bezalkoholiskajās 2 fermentācijas, alkoholiskajā 3. fermentācija, kas ir ar šampaniešu raugu. Un, mums ir mandarīns juzu, mums ir passion fruits un mums ir 3. guava, tāds auglīts. Jā. Un mēs tieši pagājušajā gadā piedalījāmies World Best Kombucha Awards. Ir tāds konkurss, kur tu aiztūti visas savas garšas, gan alkoholiskās, gan bezalkoholiskās, un tur žūrija, neredzot packagingu, vienkārši glāzītēs blind tastings. No visas pasaules sasūtīts. Un, zin kā, ja parasti es smējos, tad, kad tu Latvijā kaut ko dabūni, tu vari priecāties pirmais Latvijā, bet konkurence, es nesaku, ka nav konkurence, atsevišķās sfērās ļoti liela. Ļoti liela. Nav tā kā ar jebko, ja? Bet ir sfēras, kur konkurence ir ļoti maza. Ja? Un līdz ar to, līdzīgi kā bārmeņi, piemēram, sfērā, ja? Latvijā bārmeņi ir labi, bet viņi ir uz pirkstiem saskaitami. Ja ne uz roku, tad uz roku un kāju kopā, jā. Ja? Līdz ar to kļūt par top bārmeni Latvijā, es nesaku, ka ir viegli, bet daudz vieglāk piekritīsiet nekā UK vai vēl kaut kur. Jo tur vienkārši, ja te ir 10-11 čaļu naži, ja, tad tur ir pāris simti. Ja? Tev ar viņiem ir jākonkurē jebkurā konkursā, lai tiktu. Un līdz ar to mēs World Best Kombucha Awards tieši ar alkoholisko dabūjām gold medalu. Tad mēs vinnējām, jo viņa saucās Hard Kombucha, nevis mūsējā, bet vispār tā kategorija. Un Hard Kombucha, piemēram, tādā pašā Nīderlandē, Skandināvijā un UK un vēl jau vairāk US ir nenormāli populāra. Jo kā cilvēki grib dzert mazāk alkohola, tur ir tikai 5 grādi, mazāk nekā vīnā. Es braucu ar Teslu, guļu pie basēna, man ir savs podkāsts, es esmu veselīgs čalis, dzeru Hard Kombucha pa brīvdienām. Ja? Netflixā viss pilns ar šo. Jā, un līdz ar to, ko es ar to gribu teikt, ka mēs vinnējām konkurencē arī Ziemeļamerikas kompānijas. Tā, tieši garšas ziņā. Man liekas, ka cilvēkiem vispār ir jādzird tas, ko tu stāsti un tas, ko jūs darat, jo
tik daudz no Kuldīgas, ar mīlestību no Kuldīgas, tā kā jūs rakstat un sakat, un jūs tik daudz, un jūs ejat, un šeit vispār nav nekāda runa par bailēm. Mums jāiet, mums ir jābūt gataviem, ka tūlīt kaut kas notiksies. Un tevī var dzirdēt tik ļoti daudz to inspiration, man liekas, to, kas cilvēkiem būtu svarīgi paņemt to visu no tevīm, jo no tevis nāk ārā piekritīs, nāk ārā tāds vispār nekāds bailes, kur mums jāiet, mēs esam gatavi, visi esam visionārijas, visi ejam uz priekšu. Jūs esat padomājuši par etiķetēm, par krāsām, par white label prikuliem. Jūs esat baigiem malači, un man liekas, ka daudz cilvēkiem vajadzētu tiešām pavilkties vēl vairāk uz to. Bet, zin kā, es varu arī izstāstīt par to recepti, jo ļoti bieži tu podkāstos, Instagramā un viss bieži runā, ka tu tās pozitīvās viss, un cilvēki visu laiku domā, ka tāda, forši, ka viņiem tā dzīve ir. Nē, ir arī nepozitīvās dienas, un viss pārējais, piemēram, man ļoti patika viens podkāsts, es tikai neatceros, kas viņu vadīja, bet par pārdošanu, kur čalis stāstīja, latviešu čalis, kas stāstīja, kad viņš savulaik studentu gados Amerikā tirgoja enciklopēdijas, staigāja pa mājām, tuk, un viņš saka, viņš bija labākais grupā. Ok, tas mums neko pēc skaļiem neizsaka. Un tad viņš izskaidroja, ko nozīmē labākais grupā. Tātad, nezinu, tur pa nedēļu pārsimts mājas, 3 pirkumi. Yeah. Labākais grupā. Es par ko gribu minēt, ka nav tā, ka tu atnāc uz Spānijas tirgu vai Hongkongu. Hei, Rūdīs, Kambučs un visi, tieši tev gaidījām. Kur tu ātrāk biji? Jā. Visbiežāk ir, kas? Cik mums jau 3 ir? Jā. Cik jums tur maksā? 2 reizes dārgāk? Kāds sakars? Jā. Tā kā, ir ļoti daudz, labā ziņā tās cīņas, bet, teiksim, un nav viegli to visu sevī, protams, visu laiku dabūt cauri, tāpēc ir mums katram savi veidi, kā no tā visa darba atpūsties. Ja? Tur, nezinu, uzspēlēt pēduli, aiziet ar sievu draudzeni uz kino, palasīt kaut kādas grāmatas, atslēgt galvu. Bet pilnīgi noteikti ir jābūt gatavam, kad veiksmes stāsts un viss pārējais, bet ir ļoti daudz grūtu momentu. Nezinu, mums ir bijušas ziemas, kur mēs no algas līdz algai, arī paši, tāpēc, ka otrs veids ir, protams, taisīt iztirgot akcijas, piesaistīt investorus pēc visu mūsu balvām, ar to nebūtu problēma. Yeah. Bet gribās tomēr saglabāt sev, paciesties, izturēt, un tas nav galīgi viegli. Ja? Jo kam gan negribās, nezinu, ja ne Tesla, tad nezinu, kaut kādā džipā iekāpt, biežāk pasauļoties ziemā un vispārējo. Gribās visiem. Ja? Un teorētiski jau ir tā sajūta, ka arī viss ir taču ir, viss kustās, bet tad ir jautājums, bet viss iekārts, viss ir jāatjauno, jāpērk klāt, cilvēkiem jāmaksā. Tu 11 valstīm ražo, tātad vairs tas nav 2 cilvēku ražotnē. Tā kā viss iet uz priekšu, un tas viss ir vienā brīdī ļoti grūti izturāms. Tāpēc arī uzņēmējiem tā ir, un to jau zina jebkura grāmatvede un daudz cita, kad ir uzņēmēji, kas pasteidzās un vienkārši pārāk ātri ņem ārā naudu, un tad vienā brīdī ir vai bankrots, vai jāņem kaut kādi papildus investori, jo gribējās ātrāk labi dzīvot. Yeah. Kuram gan negribās, un es saku arī, ka nevajag. Šī nav morāle par slikto, bet vienmēr gribās ātrāk un viss pārējais. Tāpēc ir visādi papildus lietas, ko mēs darām un maucam tikai, lai saglabātu to visu sev, nevis tā kā izšērot visu. Ja? Tas ir tāds. Mēs liekas tādā ļoti līdzīgā veidā arī pašlaik. Darbojamies, mums arī ir kāda oferi bijuši un kaut kas, bet mēs teicām, nē, mēs paši par savu naudu vēl cīnīsimies, vēl joprojām darīsim, gribās paturēt sev pirmos uzņēmumus. Ļoti daudz iztirgo investoriem, mēs ļoti daudz atdevu vairāk kā trešdaļu kompānijas. Un pēc tam tāds pļāvens, nē. Šoreiz tāds, nē, šito uzņēmumu es vienkārši. Jo tas pats arī tagad šobrīd. Šobrīd arī daudz vietējie uzņēmumi taisa, kā viņi pareizi, pat jūs zināsiet, varbūt biznesa valodā vairāk kā noformulēt tās, ka viņi tautai daļu akcijas izpārdod tādā tautas izsolē, taisa, ne crowdfundings, bet kaut kas līdzīgs ir. Nesaukšu speciāli daudz uzņēmumus, lai neapvainotos, bet tas viss ir forši, un viņiem droši vien ir savs biznesa plāns, un tas ir. Mēs noteikti, nenoteikti, bet varbūt arī kaut ko tādu darīsim, bet mēs laikam gribētu tēmēt, ka mēs to taisam jau tādā, ja ne Baltijas līmenī, tad vēl plašākā, lai tas uzņēmums ir daudz atpazīstamāks. Ja? Un plus, protams, arī te ir ļoti daudz dažādu finansistu piekritīs finanšu faktoru. Varbūt citiem vienkārši jau ir spiest liest to darīt, jo tur īsti viņi jūt, ka viņi, ja to šobrīd neizdarīs, tad viņi nokavēs un neiegūst tur pareizās vietas tirgū. Ja? Protams, arī mūs tas steidzina nedaudz. Ja? Bet no otras puses, tā kā šobrīd ir tas, ka labāk saviem spēkiem, bez šī visa, pagaidām. Kā saka, nekad nesaka nekad.
Man jautājums, pirms mēs finišējam, mēs apaļojamies. Jā. Mēs sākām ar to, kad par dzērieniem, par dzērienu kultūru. Es klausoties, vienkārši man liekas, man olīvas sāk garšot pēc 30. Un es sāku pievērst uzmanību tādām visādām garšām. Man šīs sarunas katra diena ir, bet aiziet. Tikko bija no rīta ar pedal treneru. Un man vienkārši jautājums ir, es saprotu, es varu sākt tur skatīties YouTube, lasīt, un es arī tagad bišķiņ pievēršu vairāk uzmanību kādu vīnu spēku un tām lietām. Kas ir varbūt tās tādi ieteikumi, kurus tu ieteiktu? Kaut kāds tāds ritīgi praktisks, bet ļoti vienkāršs, ko tāds cilvēks, kurš tagad klausoties tevī, ir sapratis, es arī gribu pievērst uzmanību bišķiņ tam, ko es dzeru un ko es ēdu. Viens ir pētīt un skatīties, kas ir sastāvā. Pilnīgi noteikti, lai to saprastu, kaut kas bišķi ir. Negluži skolā varbūt jāiet obligāti, kas nav slikti, protams, bet vismaz jāsaprot, kas ir kas. Jā. Bet vēl viena lieta ir, viens ir svarīgs sastāvs, kas iekšā un kā top. Un kāda ir tā vērtība vispār tam dzērienam un saprast, kam tev viņš ir vajadzīgs vienkārši padzertos vai lai izbaudītu alkoholu vai vēl kaut ko. Bet vēl viena lieta ir pašas garšas kārpiņas. Piemēram, tas čalis, kas šodien prasīja par tām, viņš saka, kāpēc latvieši nemīl rūgt? Es saku, viss ir ļoti loģiski. Bērnībā latvieši, un jautājums ir, cik tā bērnība citiem ir līdz 30 gadiem. Jā, varbūt līdz 40. Ēdu ko? Burkāniņš, biezenīts. Ko vēl maziem bērniem dod? Kartupeļu biezenīts. Tālāk. Visā abo biezenītes, kas šiem mango biezenīši, viss garšas profils ir kāds salds, vai ne? Salds, varbūt kaut kas bišķi skābāks, principā divās garšās, kur paliek rūgts, umami, spicy. Un sanāk, ka jau no bērnības tu iemāci, un līdz ko viņam iedod olīvīti, viņam ir uzreiz, kas tas bija? Vai bet, un tad, kad tu esi tādā bērnu garšā palicis joprojām, tu paņem austeri vai paņem pūdētu sieru, tev pirmais arī ir. Bet kāpēc? Burgāniņš, bieznīts, zemenīt. Un tas pats ar dzērieniem aiziet tālāk. Kokosiņš, mango, bieznīts, viss aiziet. Es nesaku, ka viņi ir slikti. Pieredums. Bet es nesaku, ka visā pasaulē tagad ir savādāk. Tas ir ģeogrāfiski viss pārējais. Bet es ieteiktu mūsdienās mēģināt izbaudīt dažādas virtuves, dažādas dzērienus. Un es varu pateikt pilnīgi noteikti. Ļoti bieži negaršos. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir experience. Otrkārt, negaršos, tāpēc, ka varbūt tu šobrīd neesi pareizi sapratis. Vēl ir iespēja, ka viņi varbūt arī nemāk pareizi gatavot, lai gan viņiem liekas, ļoti daudz variantu. Bet, jebkurā gadījumā, tas ir foršs piedzīvojums. Jo dzīve ir garlaicīga. Savādāk dzīve ir garlaicīga. Un es atvainojos par to, ka es tā bieži pesimistiski, bet, diemžēl, visos food kortos mums ir joprojām vietas, kur var nopirkt karbonādītu, bieznīti, ceptu kartupelīti. Un kur ir vislielākās rindas? Tieši tur. Ir atbilde, kāpēc arī es ik pa laikam apēdu. Bet tā feature, iedomājies, bērnības maņas, vidusskola, pie mammas. Un tu tagad nāc pusdienu pārlaukumā, tev bija ļoti grūts sapulces, viss pārējais. Tu ēdot to, mēģini dabūt sev apakaļ. Feelingā. Es taču neiešu tagad iespringt kaut kādā Kaukāzu virtuvē, ja man negaršos, ja būs pāsu. Bet tu no otras puses sev neizbaksti ārā no tās komforta zonas. Nav izaugsmes tavajām garšas kārpiņām. Vispār nav. Nevienā brīdī. Tu paņem dzēriens aperols, aliņš tur viens, dzēriens tur arvienveidīgs, un viss, un līdz ko tev iedod kaut ko savādāku, kā latvieši saka, tāds interesants. Resīvi. Tā kā nevar saprast, kā tas līdz galam garšoja. Un tas nav stāsts par kambuču, tas ir stāsts vairāk vispār par tām garšas izjūtām, un līdz ar to ļoti svarīga tēma ir atgriežoties galda kultūra bērniem, jo no bērniem viss sākās, un ko viņi iemācās. Līdz ar to ļoti daudz bērnu joprojām, makaroni, cīsiņi, un tu prasi vecākiem kaut ko citu varbūt, šo citu neko neēd. Cik tu reizes mēģināji? Es mēģināju. Es ticu, ka labi, ja 2, 3, pat ja 5, pamēģini vēl, jo tā ir viņa viss tālākā dzīve. Mēs mēģinām ļoti daudz ko dot. Jo savādāk arī pārdošanā. Iedomājieties, jums atnāk aģents, pārdošanas, jūs viņam liekat kaut kādu jaunu produktu pārdot, viņš atnāk pēc dienas, saka, klausies, laikam nevarēšu būt pārdevējs. Man šodien nevienam nepārdevu. Jo tas ir tieši tās 5 reizes, kad es mēģināju citu ēdienu bērnam iedot. Mēģinu rīt, parīt, bet ne jau ar spīti. Iedod pauzīt. Tāpat kā pārdošanā. Pamēģinu rīt padarīt kaut kādas citas lietas.
Nu. Man mamma ar tēti ir vislabākais piemērs. Mans sensīts vienmēr ir, mēs ejam pa veikalu. Viņš tāds skatās pēc tām mērcītām, un viņš vienmēr paņems pilnīgi savādāk mērcīti. Viņš jau tajā reizē ņem to, viņš ņem šī mērcīti. Ļoti labi. Un man mamma tāds sēž aizmugurē, viņa tāda, ņem labāk to, ko tu pazīsti, jo tu zini vismaz, kā viņš garšo. Un es sensītam saku, vecīt, es tev atbalstu. Tu jau pats arī tādā. Es tādu, man laikam tas ir no sensīta. No viņa arī ir. Man sensīts paņem to mērcīti, un tieši tā kā tu saki, daudzkārt ir tāda, viņi tur paliek, vai tiek izmest ārā, nebija garšīgi, kaut kas nepaņem, bet cits reiz tāds, wow! Šito vēl. Protams, ir arī naudas maciņš, ir tik, cik ir, un tas ir daļai risks, un es saprotu visus faktors. Mēs šobrīd runājam nevis par tiem, kam galīgi nav naudiņas. Ja? Tur nevar pārmest. Ja? Mēs runājam par tiem, kam ir naudiņa, un viņš tāpat tās nemainās. Ja? Viņš negrib riskēt. Piemēram, gulds tev tie 3 eiro par to salckābo čili mērcīti, spilvas tomātu mērķis vietā, neko nemainīs. Un tomēr ir jādzīvo ar stilu, ar glancīti, visā. Tā kā, fantastiski. Milzīgs tev, Edgars, paldies, kad atnāci ciemos. Milzīgs tev paldies, kad reprezents Rudijs Kombuča. Paldies, ka padalījies savu personīgo stāstu. Man liekas, ka tas ir super inspirational. Un kā atbilstoši nav sugar arī stāstā. Es vispār par šroku izlasīju, ka tur ir 10 kalorijas uz 100. Vispār crazy, 30 kalorijas uz vienu buņģiņu. Bet man tā dziļā doma bija, ka arī manā stāstā nebija daudz cukura. Bija arī realitāte kaut kāda. Daudz, ļoti daudz. Nevis tikai tur pozitīvais maucams. Milzīgs tev paldies. Un ko mēs tad klausītājiem pēdējā lieta? Tātad gan jau, ka tev ir kāds draugs, kurš varbūt kādreiz ir ieminējis, ka viņš kaut ko gribētu pamēģināt dzīvē, varbūt tā ir dzērienu industrija vai kaut kas tāds, tad aizsūt viņam šo epizodi. Un sameklē Rudijs Kombuču sociālajos tīklos, jo viņiem daudz sekotāju un tik stilīgs saturs. Ja galīgi nevar atrast, kur, ko, kā, tad var Edgaram Elbergam Instagramā, Facebookā rakstīt gan par sadarbībām, gan vispārējo. Var arī rakstīt uz Rudijs. Mani vienkārši var tiešāk dabūt. Es esmu ļoti sociāls. Tad mēs ar tavu atļauju, tavu svētību varam, gan Spotify, gan YouTube apakšā ieliksim kontakts, tad ideāli. Jo mēs pavisam noteikti domāsim, kā ar jums sadarboties. Tā kā sirsnīgs jums paldies. Tiekamies nākamajā. Čau!